Sveiki, es esmu Māra no grupas Astronauti. Un, ja runājam par mobbingu un manu personīgo pieredzi savā tādā mazītiņā veidā, man šķiet, es viņu arī esmu izjutusi uz sevi pamatskolā, kad man bija dažas treknas iesaukas. Tā varbūt nav tik sāpīga pieredze, ja, kā tur nebija nekādas fizikālas sāpes, fiziskas sāpes vai pārdzīvojumi tādi, bet, protams, kuram gan patīk, ja dabūna visai simpatizējošas iesaukas, un es biju dosja, jo man bija apaļ vaigi, un tā tad resni kā cūka, un es nejūtos tādu šausmīgi pārdzīvoju, ka man tā saukā, un tad bija vēl dažas iesaukas otrākākas. Bet no tagadējās skatu punkta skatoties, var jums pateikt, ka šodien man tas galīgi vairs neliekas sāpīgi un briesmīgi, un man tagad nāk tikai smieklīgi par to, ka tāda pieredze ir bijusi, un satiekot tos cilvēkus uz ielas, man es tikai pasmaidu, lēku, pasveicinu, paceļu galvu vēl augstāk un aiziet tālāk, un domāju, ka viņi man palīdzējuši tikai uzaudzēt kaut kādus morālos muskuļus, un gan jau, kad es tādējādi esmu palikusi tikai stiprāka. Bet, protams, kad ir jāskatās, un ja jūs jūtat, ka klasē pret kādu tas tiek tā smagākā formā vērsts, tad varbūt ir vērts iestāties un kaut niecīgā veidā atbalstīt to cilvēku, kam jūs jūtat, ka netaisnīgi tiek darīts pāri. Vienalga, vai tā būtu burtnīcu mešana miskastē, vai keru siešana pie tāfeles, vai mešana pa logu, vai pat varbūt iekaustīšana, tad vispār, ja tad ir, protams, jādomā, kā var palīdzēt. Jebkurš atbalsts kaut vai pat, ja tu vienkārši kaut kad uzsmaidīs vai iedos konflikti, vienalga uz kociņu, kas tevis nomāja kaut ko, izrādīs vismaz. Tā nav obligāti jāsaka publiski, ja es zinu, ka tas ir mazliet grūti. Publiski aizstāvēt, tas ir šausmīgi smagi, jo tas draud ar to, ka tev paši izslēgs vai ne no krūto pulciņu klasē. Ja. Bet tu vari vismaz tam vienam cilvēkam kaut vai individuāli izrādīt, ka vismaz tev viņš neliekas ne ar ko sliktāks par citiem, un es domāju, ka viņš tā noteikti novērtēs. Bet tagad, ja mēs runājam par konkursu un par dziesmu, es ļoti priecājos, ka ir tāda kategorija kā dziesmas rakstīšana šajā konkursā, un es domāju, ka katrā klasē noteikti atradīsies talantīgi entuziasti, kas palīdzēs to visu jums tiešām izvest līdz galam. Un es būšu priecīgi izvērtēt jūs darbus, un tad, mans ieteikums jums būtu tāds, ka ķeriet to iedvesmu pēc iespējas draudzīgākā atmosfērā, un centieties, protams, tā kā šis ir kaut kur pret mobbingu, atcerieties to, ik pa brīdim piedomājiet, vai jūs darot šo kopdarbu neizslēdzat kādu no pulka, neatstumjat kādu ideju, jo dažreiz ir tā, ka liekas, tās ir galīgi muļķīgas domas, ko mēs vispār neņemsim pierē, bet ir vērts arī tās muļķīgās domas samest uz lapas, pilnīgi visas domas, un tu nekad nevar zināt, varbūt pat tas sākumā, kas liekas vissmieklīgākais teikums, beigās aizvedīs pie tās īstās pareizās atbildes atrisinājumu. Tā, ka es iesaku pēc iespējas pozitīvu atmosfērā, ceriet kolu, ēdiet čipšus, vienalga, kas vien jums palīdz, kas vien jūs iedvesmo, un mētājieties ar idejām un domām šurpu turpu, un atrodiet kādu galvenais, kam pildspalva ir pie rokas, un kurš ir tas viens atbildīgais par rakstīšanu, un varbūt viens atbildīgais varbūt pie klavieriem vai ģitārs, ja jums tomēr izdodas to visu ierakstīt ar instrumentu arī. Un tad starp tādiem diviem atbildīgiem pārējie visi, es domāju, kaut kā jau mētājot tās domas, jūs spēsiet atrast to lielo kopsaucēju koptāju. Ja? Labi, un ja jums neizdodas noķert iedvesmu, tad nekas, neiesprīkstiet, nesāciet galvenais lamāties uzreiz, atteiciet uz rītdienu, varbūt kādam kaut kas labs ienāk mājās prātā, un tad sanāksiet vēlreiz kopā, varbūt kādam jau būs kāda skicīte, un tad varēs iziet cauri, un nav jābaidās, kad varbūt kādam vienam neliekas tik superīgi tā doma, bet viņi jau vēl kamēr apveļāsies līdz beigām, viņi noteikti kļūs arvien patīkamāk un labāk. Un dziesma ir jāraksta pirmkārt tā, lai patīk pašam. Ja patiks pašam un pusē klases biedru, tad es domāju, ka tas jau ir garants, ka dziesmai jau ir hīta faktors, ja? Ka šī dziesma varētu būt starp uzvarētāju gabaliem. Tā, lai jums veicās. Gaidu darbus.